Šeit Kristiāna no e-Agronom, un šajā video es pastāstīšu par to, kā jūs varat plānot kultūraugus savā saimniecībā, izmantojot mūsu programmu. Kultūraugu plānošana ir nākamais solis, ko jūs veicat pēc lauka importa un lauka nosaukuma maiņas. Kultūraugus plānot ir iespējams divos veidos, gan kultūraugu sadaļā šeit saraksta skatā, gan arī kartes skatā. Ja vēlaties plānot kultūraugus kartes skatā, tad es aicinātu jūs noskatīties mūsu nākamo video šajā video pamācību sērijā, kur ir tieši sīkāka pamācība par to, kā jūs varat plānot kultūraugus kartes skatā. Bet šajā video es koncentrēšos tieši uz kultūraugu sadaļu un uz šo sarakstu skatu, kur mēs varam plānot kultūraugus nākamajām sezonām un ievadīt informāciju arī par iepriekšējo sezonu un nākamo sezonu kultūraugiem. Tātad vispirms mēs atveram šeit kultūraugu sadaļu un redzam detalizētu pārskatu. Redzu iepriekšējo 3 gadu informāciju un informāciju par esošo sezonu. Vienmēr pārliecinieties, ka esat izvēlējušies šeit augšā pareizo sezonu, respektīvi to sezonu, ar kuru vēlaties strādāt. Un, kad būsiet veikuši lauku importu, liela daļa no kultūraugiem jau būs importēta šeit un parādīsies šajā sarakstā. Ja jūs kādu kultūraugu vēlaties mainīt vai kādu kultūraugu trūkst, tad jūs tos varēsiet izmainīt šeit. Un šķirnes gan savukārt neparādīsies no LAD sistēmas faila, tās jums būs jāievada pašiem. Bet es vispirms parādīšu to, kā jūs varat nomainīt kultūraugu un pievienot kultūraugu vienam laukam. Šajā gadījumā, piemēram, man ir lauks Bērzi. Un es redzu, ka man 21. gada sezonā vēl nav ieplānots kultūraugs. Es klikšķinu šeit un vēlreiz šeit, un es varu izvēlēties no saraksta, bet tā kā saraksts ir visai garš, es varu rakstīt arī vienkārši kultūraugu nosaukumu. Nu, lūk, vasaras kvieši, un es varu izvēlēties vasaras kviešus. Un šeit es varu izvēlēties arī darbību, kādu es plānoju veikt ar salmiem, vai plānoju tos atstāt augsnē vai novākt. Ja salmi ir atstāti augsnē, tad šeit rādās pelēka ikona. Ja es izvēlos, ka salmi tiks novākti, ikona mainās uz dzeltenu. Un uzbraucot uz ikonas virsū, mēs redzam arī informāciju, ka salmi ir novākti. Nu, lūk. Un šķirne savukārt vienmēr rādīsies, kā nav izlemts, tāpēc, ka tātad šķirne vēl nav nozīmēta, bet jūs to varat izvēlēties arī šeit no saraksta. Saraksts ir visai garš, un jums nav jāmeklē visam sarakstam cauri, jūs varat arī līdzīgi kā ar kultūraugu vienkārši sākt rakstīt. Un izvēlēties nepieciešamo šķirni un arī sēklas certifikācijas kategoriju, ja tāda ir. Un es izvēlos tagad nepieciešamo šķirni. Ja kādas no šķirnēm trūkst vai, teiksim, trūkst kādu kultūraugu, jūs vienmēr varat mums rakstīt šeit čata lodziņā vai zvanīt šo tālruņa numuru, un mēs pievienosim sistēmai nepieciešamo kultūraugu vai šķirni. Nu, lūk, tā mēs nomainam informāciju vienam laukam par kultūraugu. Šeit mēs varam nomainīt arī informāciju par zaļmēslojumu. Zaļmēslojums kā starpkultūra atradīsies starp 20. un 21. gada sezonu. Šeit arī redzēsiet paskaidrojumu, kāpēc tas tiek rēķināts 21. gada sezonā, un arī to šeit jūs varat nomainīt, gan izvēloties kultūraugu, gan izvēloties šķirni. Un ar pasēju ir līdzīgi, mēs izvēlamies pasēju, es, piemēram, izvēlos balto āboliņu. Izvēlos šķirni, piemēram, šādu, un šeit es varu izvēlēties arī darbību, vai visa biomasa tiks atstāta uz lauka, vai tā tiks novākta, vai arī pasēja tiks atstāta kā galvenais kultūraugs nākamajai sezonai. Un es varu izvēlēties, teiksim, šajā gadījumā, ka biomasa tiks novākta. Šīs darbības, ko veicat vai nu ar salmiem vai ar biomasu, pēcāk ietekmē minerālu vielu aprēķinu katram konkrētiem laukam un kultūraugiem. Nu, lūk. Bet šajā gadījumā es zinu, ka man ir, teiksim, 3 lauki, kuriem visiem es vēlos nozīmēt vasaras miežus. Bet man nav tas jādara katram laukam atsevišķi, jo ir opcija atzīmēt šeit šos lodziņus blakus lauku nosaukumiem. Un augšā parādās šāda zila galvene, un šeit mēs varam ierakstīt kultūraugu, piemēram, mieži. Akceptēju to. Un, redzat, tas parādījās visiem šiem 3 laukiem uzreiz. Un, ja ir, teiksim, gadījums, kad jums ir ļoti daudz šo vasaras miežu lauku, pieņemsim kādu 20 lauki, vai kviešu, vai kādu citu kultūraugu, un jūs tiem visiem vēlaties nozīmēt kādu vienu noteiktu šķirni, bet negribat klikšķināt katrā laukā atsevišķi, tad jūs varat izmantot filtrus, kas ir pieejami šeit augšpusē. Piemēram, šeit es pamēģināšu filtrēt pēc mieži. Un jūs redzat, ka man parādās informācija,
par vasaras miežiem. Tad tikai tie lauki, kuros ir vasaras mieži, man tiek atspoguļoti. Un ievērosiet, ka šeit rādās kopējā platība, šeit rādās tā kopējā platība tiem laukiem, kas konkrētajā brīdī ir atlasīti. Un, ja es vēlos visiem šiem vasaras miežu laukiem nomainīt šķirni, es vienkārši klikšķinu šeit augšā, iezīmējas visi šie lodziņi, un es šeit izvēlos šķirni. Pieņemsim abava. Nu, lūk, un ja es izklikšķinu un noņemu filtru, tad es redzu atkal visus laukus un redzu, ka kopējā platība arī nomainījās, jo man rādās tagad visi saimniecības lauki. Un līdzīgs princips ir arī nomainot zaļmēslojumu vai pasēju, arī jūs varat ieklikšķināt vai nu filtrēt, vai nu ieklikšķināt, teiksim, vairākos laukos uzreiz, un šeit arī nomainīt vajadzīgo informāciju. Nu, lūk, tas attiecas uz šo detalizēto pārskatu, mēs varam aplūkot arī pagātnes skatu. Un pagātnes skatā mēs redzam informāciju arī par iepriekšējām sezonām un to, kas ir ticis laukos audzēts. Un mēs redzam arī informāciju par humusu balansu. Ja ievērojam, ka humusu balanss kādā brīdī ir ļoti zems, tad varam plānot nākamo sezonu, nākamās pārējās sezonas tā, lai šo humusu balansu palielinātu. Un tad, kad jūs vēlaties plānot augu seku, jūs dodaties šeit uz nākotnes skatu. Un nākotnes skatā mēs redzam tātad iepriekšējās sezonas informāciju, esošās sezonas, kurā mēs šobrīd strādājam, un vēl 4 citu sezonu informāciju. Un šeit mēs varam arī pievienot kultūraugus līdzīgā veidā, kā to darījām iepriekš. Piemēram, ja es gribu šiem 2 laukiem pievienot nākamajā sezonā vasaras rapsi. Tad es to varu izdarīt, un tas uzreiz, redzat, parādās šeit abiem laukiem. Nu, lūk. Un jūs varat šeit aplūkot arī pārskata sadaļu, kas atrodas šeit blakus. Un pārskata sadaļā jūs redzat informāciju par iepriekšējo sezonu, nākamo sezonu un to sezonu, ko esat izvēlējušies. Un šeit jūs redzat informāciju par to, cik lielā platībā tiks audzēti konkrētie kultūraugi. Ja mums ir vasaras kvieši, tad mēs redzam, ka tie būs 27,66 hektāri un tie ir 10%, gandrīz 11% no manas saimniecības kopējās platības. Tāpat es redzu, ka es audzēšu arī vasaras miežus, un tie savukārt ir 133,8 hektāri, un tie ir vairāk nekā 50% no manas kopējās platības. Un šajā pārskatā ar dzeltenu jūs redzēsiet arī informāciju par to, ka kādiem laukiem vēl nav ieplānota kultūrauga, teiksim, šajā gadījumā 36% manu lauku kultūraugs vēl nav norādīts. Un šajā pārskatā tad jūs varat sekot līdzi tā informācijai par to, kāds ir kultūraugu sadalījums jūsu saimniecībā. Un blakus ir pieejams arī kartes skats, un arī šajā kartes skatā jūs varat plānot kultūraugus un mainīt darbības ar tiem. Kā jau iepriekš minēju, tad to varat noskatīties mūsu nākamajā video, un tur arī būs sīkāka informācija par to, kā tas darāms ir šajā kartes skatā. Nu, lūk, blakus kultūraugu plānam atrodas arī plānotās ražas sadaļa. Uzklikšķināsim šeit. Un plānotās ražas sadaļā mēs ievedām informāciju par to, kādu ražu mēs sagaidām no konkrētiem kultūraugiem vai konkrētiem laukiem. Šajā gadījumā es redzu, ka man rādās pie 2 kultūraugiem izsaukuma zīmītes. Tas nozīmē, ka raža vēl nav pievienota. Ir 2 veidi, kā pievienot ražu. Es varu to pievienot šeit, un es ierakstu, piemēram, 6 tonnas. Un tā automātiski uzreiz attiecas uz visu kopējo platību. Ja es zinu, ka man tagad šajā gadījumā ir 3 vasaras miežu lauki, bet es zinu, ka viens no tiem ir ražīgāks un cits ir mazāk ražīgs, tad es varu nomainīt šo informāciju katram laukam atsevišķi. Tad, teiksim, 4,5 man būtu šim laukam. Es zinu, ka šis, piemēram, ir ražīgāks, šis šeit būtu 5. Un šis, piemēram, ir visražīgākais lauks, likšu, ka šeit ir 6. Un tad tiek aprēķināta vidējā plānotā sausā raža, ņemot vērā to, kāda ir lauku platības un kādas esat ievadījuši šīs vidējās plānotās ražas. Nu, lūk. Un tad, kad šis izsaukuma zīmes pazūd, tas nozīmē, ka plānotā raža ir ievadīta un viss ir kārtībā. Un šeit jūs arī vienmēr redzēsiet, cik liela platība. Šeit rādīsies kopējā platība un šeit rādīsies tā platība, kurai ir ieplānota raža. Ražu ieplānot ir būtiski tāpēc, ka tad vēlāk, kad pievienosiet mēslošanas uzdevumus, mēslošanas uzdevumos jūs saņemsiet arī informāciju
pārskata sadaļā par to, kāda ir mēslošanas nepieciešamība katram konkrētajam laukam. Tur tiek ņemti vērā vairāki faktori, bet viens no tiem ir plānotā raža, un tad šie mēslošanas norādījumi vai minerālu vielu nepieciešamības norādījumi jums palīdzēs saprast, cik daudz konkrētā mēslojuma ir jālieto, lai jūs varētu sasniegt šo plānoto ražu. Tātad šīs ir arī divas sadaļas, kas ir galvenās saistībā ar kultūra augu plānošanu. Un, ja jums rodas kādi jautājumi saistībā ar to, tad jūs varat droši rakstīt šeit čata lodziņā vai arī zvanīt šo tālruņa numuru, un mēs ar prieku palīdzēsim un pakonsultēsim jūs jautājumu gadījumā. Paldies jums!